Kā samazināt atkritumus savā ikdienā? Es iesaku iepirkties kvalitatīvi, ērti un arī tādā veidā ietaupīt. Es kā dabā gājējs ļoti pārdomāti izvēlos savu ekipējumu, kurus dabā eju, un arī tādā veidā jūtos droši un silti. Tāpēc mana izvēle vienmēr izvēlēties iespējams nedaudz dārgāku ekipējumu, bet tādā veidā kvalitatīvu, un tādā veidā es arī varu ilgāk šo te ekipējumu lietot, vairākas sezonas, pat vairākus gadus. Ceļojot, vienmēr es iesaku ņemt līdzi savu ūdenspudeli, dakšiņu, nazīti un iespējams arī kā trauciņu, jo mēs zinām, ka mēs ēdīsim street food, mēs zinām, ka mēs dzersim daudz ūdeni. Un tādā veidā mēs neizmantojam šajās valstīs plasmasas iepakojumus un arī visus tos vienreiz lietojamos traukus. Arī ikdienā iepirkoties veikalos, es iesaku un aicinu izvēlēties pirkt dārzeņus un augļus bez maisiņiem. Tas ir iespējams, tas ir viegli, tas ir vienkārši. Paņem savu groziņu līdzi uz veikalu, visu nosver, samaksā un dodies mājās. Un tad mēs varbūt lauzīsim šo latviešu tradīciju, ka mums mājās vienmēr maisiņš, kurā ir maisiņš un vēl viens maisiņš un maisiņš maisiņa galā. Tā kā tā, jā, dzīvojam zaļi, apdomīgi un domājam par vidi visi kopā.